Labrīt! Šodien ir 13. novembris, un es paceļu savas rokas un sirdi, pateicība, mīlestība, skatīšanās uz āru. Sevišķi mēs lūdzam mūs atbrīvot no ietiepības un uzmanāmies, lai neprasītu kaut ko tikai sev. Mēs varam lūgt kaut ko sev tikai tad, ja tas palīdzēs citiem. Mēs esam uzmanīgi, lai nekad nelūgtu pašu savtīgiem mērķiem. Un tāpēc es saku, Dievs, es esmu tavs, lai ar manīm notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu un noņem man slogu. Es tur tādu neko nedzirdu par saftīgiem mērķiem. Dievs, dod man dvēseles mieru, pieņem to, ko es nespēju mainīt, mainīt to, ko spēju, un gudrību atšķirt vienu no otra. Ne mana, bet tava griba, lai notiek. Tad jau atkal, es jau kā jau teicu, džokeris, jo ja tas Dievs, es esmu tavs, un ja viņš tur kaut ko saftīgiem, man tur problēmas nav ar skatīšanās uz āru. Lai Dievs skatās tur, kas uz āru, kas uz iekšu, jo es viņu lūdzu, o Dievs, visvarenais galaktiskais Dievs, kas man pa īstam ir nepieciešams? Tu taču esi pats gudrākais, dod man to, kas man ir pa īstam nepieciešams. Labi, vēlāk pamuļķošos tālāk, jo skatīšanos uz āru nav mana tēma. Tā nav mana tēma. Kā aktīvs cietējs es ļāvu saftīgumam nikni plosīties manā dzīvē. Es biju tik pieķēries dzeršanai un citiem saftīgiem ieradumiem, kā piemēram amfitamīns, ka cilvēki un morālie principi kļuva otršķirīgi. Un tā tas bija. Es biju iemīlējies amfitamīnā un alkoholā. Man viss bija otršķirīgi. Un tagad man arī viss ir otršķirīgi. Skatīšanos uz āru, Mauris to neredz. Tagad, kad lūdzos citu labā, nevis par saviem saftīgiem mērķiem, es disciplinēju sevi, lai atbrīvotos no saftīgas pieķeršanās, rūpētos par līdzcilvēkiem un gatavotos dienai, kad man būs jāļauj aiziet visam pasaulīgajam, kam esmu pieķēries. Par līdzcilvēkiem es rūpējos, jo savādāk mani nebaros. Līdzcilvēki mani baro, un es par viņiem rūpējos. Bet tas ļoti saftīgs. Pavelti neko es nedaru, tikai par barošanu un par kaut kādu mazu atlīdzību. Un man vislabāk patīk, kad man būs jāļauj aiziet visam pasaulīgajam, kam esmu pieķēries. Es tā skatos uz āru, es jau šito visu teicu. Pagaidām es velku dieniņas un lūdzu. O Dievs, kas man pa īstam ir nepieciešams, lai es būtu rotaļīgs. Tas svars, esmu rotaļīgs, jo vakar nosvēros 91,5, uzreiz aizgāja paēst vēl vakarā naktī. 10. Saftīgs, kati kuņģis pilns man ir. Tad es guļu labi. Man ir ēdamais, man labs ēdamais. Labs ēdamais man ir. Īstenībā ļoti labs ēdamais. Un galvenais pa lēto viss ir. Neskatos tur uz āru neko. Es nopērku kauliņus pa 50 centi kilogramā. Man tāds buljons, mute ķep kopā, gaļa, vēl tagad ir gaļa, nemaz nevajag. Man vajag to buljonu no kauliem. Tas man garšo. Ar to Indonēzijas mērcītis sarkano krējumu pielieku. Un arī ir sarkanās zivs man ir.
tauki lielopu man ir, olas ir, viss man ir ēdamais man ir. Es ieeju veikalā, skatos uz āru, Dievs galaktikais, ko tu gribi? Vakar paņēmu tādu burku ar majonēzi, ēdu karotēm, garšo majonēzi. Majonēzi man garšo. Ko tur skatos uz āru, tur pilns to majonēzi, lai citi arī ņem viņu. Tas var paņemt. Daudzi. Pilns veikals cilvēki, 4 veikalā cilvēki vakarā 9. 4 konfektes var ēst, tāpēc 12 konfektes atkal. Pašas dārgākās ņem. Un viņš man sāka ēst konfektes, skaties uz āru, vai citi arī ņem, ja grib, lai katrs savu ielas pusi tur slauka. Un tas ir, kad man būs jāļauj aiziet visam pasaulīgajam, kam esmu pieķēries. To es teicu, ka es velku tās dieniņas, ēdu tās konfektes, labi barojos, to es jau visu teicu. Un es gaidu to lielo izvēles, man būs lielā izvēle, es gaidu. Bet te ir rakstīts, ka būs jāļauj aiziet visam pasaulē. Tad es aiziešu, lai nākošie gaida, jo es tagad taisu koalīciju uz mantojumu gaidīšanu. Uz to aizmirst tikko kā sauciņu. Mantojumu es gaidīšu, mantojumu. Un, ja es nosprākšu, piemēram, te rakstīts ir, kad man būs jāļauj aiziet visam pasaulīgajiem, tas, cik es saprotu, es nosprākstu, manis nav. Tad jau tur vēlāk ir kaut kas nākošie, lai gaida mantojumu, manis. Un tagad ir tā, ka mēs koalīciju kopā gaidam. Kā tur būs, tā būs. Bet, gaidīt patīk mums. Un sev neko nelūdzu. Kad atnāks, tad atnāks, kā es varu to. Un kam esmu pieķēries. Velosipēdam esmu pieķēries jaunajam. Vakar nozagu Rimī grozu. Stiprināšu aizmugurē bagažnieku taisīšu. Nevar izlemt, šitā likt vai šitā likt. Šitā arī interesanti izskatās un šitā vēl interesantāk. Tādas man domas, skatīšanos uz āru. Domāju, tur tas Rimī uzraksts ir tam grozam. Nepieķeršos es pie viņa, lai viņu atņems, tad atņems. Pateikšu, neko neteicu, tur neko paņēmu. Viņš nav rakstīts, ka tos grozus nevar ņemt. Gribi ņemt grozus, gribi ratus stum uz mājām, tur nekādi lietošanas noteikumi nav nekas. Viņiem pilns ar groziem, tur triljo nopirks jaunus grozus, kur viņi vecos līdz dedzinās kaut kur vai smalcinās plasmasā. Tāda man skatīšanās uz āru nav mana tēma, jo varam lūgt kaut ko sev. Sev lūdzu, kas man pa īstam ir nepieciešams. Tā jau tā, es uzskatu, tas ir, viņš man to dod visu, paēst, iedod, rokas man ir, nekas man nesāp, un man pietiek man. Līgavu nelūkšu pagaidām nelūkšu līgavu, jo atbildības man ir nulle atbildība man ir. Es negribu uzņemties nekādu atbildību, barošos, vilkšu dieniņas un gaidīšu lielā lēmuma dienu. Un gatavošos lielajam notikumam. Nevis notikumam, bet lēmumam. Visi jau domāju lēnā garā, kā tur darīt. Kā lētāk, es esmu skops, ļoti skops. Lai viss pa lēto. Un tad jau skatīšos, tagad, ko man tur skatīties ir. Mazliet līdzekļi man ir, un ēdamais ir, un mašīnu dzīšu uz apskatu šodien. Es viņu nebūtu pats saviem mērķiem taisījis, es tik tā, lai salauzu to mašīnu, tas attaisīšu šito. Priecīgs esmu. Sveiciens Vitai, visiem man no pirmā apļa. Slēptā reklāma. DVD ar Laurencio. Skatīšanās uz āru man nav nekāda.